šodien es pastāstīšu logaritma īpašības. Par logaritmu pie bāzes A no skaitļa B sauc tādu skaitli, kuru kāpinot bāzi šajā skaitlī iegūst B. Iepriekšējās tēmās mēs apskatījām eksponentu funkcijas īpašības un grafikus un atceramies, ka bāze lielāka par 0, bāze nedrīkst būt 1 un arī rezultātā pēc grafika un pēc monotonitātes. Tātad y ir a pakāpē, x ja bāze lielāka par 1 un pēc monotonitātes, ja bāze lielāka par 0, mazāka par 1. Mēs arī pēc šīs te monotonitātes apskatījām, ka B tātad lielāks par 0. Kādus secinājumus mēs šeit varam izdarīt? Tātad bāze lielāka par 0, bāze nav 1 un funkcija aiz logaritma lielāka par 0. Risinot logaritmiskos vienādojumus, mēs atcerēsimies definīcijas apgabalu. Tātad definīcijas apgabalu. Atcerēsimies vēl tāda svarīga lieta, ka logaritms pie bāzes 10, bāze 10 netiek rakstīta, bet raksta LG un runā decimāla logaritms. Tādā pašā veidā netiek rakstīta arī bāze E, bet raksta LN un runā naturālais logaritms. E ir skaitlis, bezgalīgs decimālais skaitlis, 2,7, 18, 82 un tā tālāk. Tālāk apskatīsim logaritmu īpašības. Logaritms pie bāzes A no vieninieka ir 0, jo A pakāpē 0 ir 1. A pakāpē 0 ir 1. Tātad pirmā īpašība. Tālāk otrā. Logaritms pie bāzes A no A ir 1, jo A pakāpē 1 ir A. Tālāk trešais. A pakāpē logaritms pie bāzes A no B ir B. Tā ir logaritma pamatidentitāte. Tā īpašība logaritms pie bāzes A no B plus logaritms pie bāzes A no C. Tātad divu logaritmu summa ir reizinājums. Un piektā īpašība logaritms pie bāzes A no B mīnus logaritms pie bāzes A no C ir dalījums. Vēl ir svarīgi arī zināt bāzes maiņu. Logaritms pie bāzes A no B. Tātad, ja mēs gribam mainīt bāzi, logaritms pie bāzes C no funkcijas dalīts ar logaritms pie bāzes C no vecās bāzes. No šejienes izriet arī tāda lieta, ka, ja mēs gribam pāriet uz vienkārši mainīt bāzi un funkciju, tad logaritms pie bāzes B no B dalīts ar logaritms pie bāzes B no A. Tātad šeit sakrīt no pirmās īpašības, tas ir 1 dalīts ar logaritms pie bāzes B no A. Tālāk septītā īpašība logaritms pie bāzes A no B etajā pakāpē. Pakāpes rādītājs nāk pirms logaritmam. Tālāk par sakni. Logaritms pie bāzes
no B, tātad logaritms pie bāzes A, no B tātad A pakāpē n dalīts ar n, tātad ir n tās pakāpes sakne no A n-tajā, tātad šajā gadījumā B pakāpē 1 dalīts ar n, un no iepriekšējās īpašības 1 dalīts ar n, logaritms pie bāzes A no B, un mēs varam pārrakstīt, tātad saknes rādītājs aiziet saucējā. Piemēram, logaritms pie bāzes 2 no 16. Tātad atceramies, ka logaritms pie bāzes A no A ir 1, un logaritms pie bāzes A B n-tajā, tātad kāpinātājs nāk priekšā. Mūsu gadījumā tātad 16, tas ir 2 ceturtajā pakāpē, kāpinātājs nāk priekšā, un rezultātā iegūstam 4 reiz 1, tātad vienāds ar 4. Otrais piemērs. Logaritms pie bāzes 2, 1 ceturtā. Logaritms pie bāzes 2, tātad 1 ceturtā, 2 pakāpē mīnus 2, kāpinātājs nāk priekšā, bāze sakrīt, un rezultātā ir mīnus 2. Trešais piemērs. Logaritms pie bāzes 64 no 8. Logaritms pie bāzes 64, tātad 8 mēs varam iegūst, ja velkam kvadrātsakni no 64. Rezultātā logaritms pie bāzes 64, tātad A pakāpē n dalīts ar n, saknes rādītājs, pakāpes rādītājs, 64 pakāpē 1 puse, un rezultātā iegūstam 1 pusi. Ceturtais piemērs. Logaritms pie bāzes 12 no 3 plus logaritms pie bāzes 12 no 4. Summa. Tātad summa, 2 logaritmu summa, logaritms pie bāzes A no B reiz C. Rezultātā mēs iegūstam 3 reiz 4, tātad ir 12, tātad logaritms pie bāzes 12 no 12, un logaritms pie bāzes A no A ir 1. Rezultātā iegūstam 1. Piektais piemērs. Decimāla logaritms no 9 dalīts ar decimāla logaritms no 3. Tātad decimāla logaritms no 9, tas ir decimāla logaritms no 3 kvadrātā, dalīts ar decimāla logaritms no 3. Atceramies, ka logaritms pie bāzes A no B n-tajā kāpinātājs tātad nāk priekšā. Rezultātā 2 reiz decimāla logaritms no 3 dalīts ar decimāla logaritms no 3 saīsinās, un rezultātā ir 2. Sestais piemērs. 2 pakāpē logaritms pie bāzes 2 no 24 mīnus 3. Atceramies pakāpju īpašības, tātad starpība ir dalījums, un rezultātā iegūstam 2 pakāpē logaritms pie bāzes 2 no 24 dalīts ar 2 trešajā pakāpē. Logaritma pamatidentitāte, A pakāpē logaritms pie bāzes A no B vienāds ar B. Rezultātā 24 dalīts ar 8, tātad ir